Latvija vēl kādreiz saņems vispār piedāvājumu piedalīties Expo? Es nezinu, tas nav mūsu, ne jau mēs jau arī neesam tie, kas to Expo atnesa. Es domāju, teiksim, tas veids. Es domāju, man skumjākais cilvēciski, abstrahējoties no jebkurām, teiksim, saimnieciskajām lietām un strīdiem, kas ir radušies no šīs situācijas. Man visskumjākais ir, ka mums vēl ar vienu, bet, teiksim, šobrīd valstī šie valdošie spēki, kuri, teiksim, valstī ir pie varas, tik nospiedošā vairākumā absolūti nevēlas Latviju redzēt kā rietumu kultūras sastāvdaļu un neuztraucas ne par kādu, nedomā ne par kādu, teiksim, kaut kādu, vēlmi izskatīties, pēc iespējas rietumnieciskāk vai zolīdāk. Un nekādi centieni sekot, lai mēs, tas tēls ir tāds, kādu es pieļauju, es un tu vēlamies, lai Latviju izskatītu, tas skumdina visvairāk. Un tas ir tad arī visas tās darbības, kas tiek veiktas, ne jau tikai Expo sakarā, bet arī visas tās pārējās lietās. Bet tu seko līdzi politikas procesiem, spriežot arī pēc tā, ko tu pat teici, tu tos jūti. Kad tu pats esi politikā? Es nezinu, vai es varētu iet tik vienkārši politikā, it īpaši pēc tām atklāsmēm, ko es pēdējos gados esmu piedzīvojis. Man liekas, tas ir tik ļoti ne uz rezultātu tendēta darbība, kas ir politikas process. Viņš ir process. Tur ir cilvēki, kuri ķer kaifu no procesa, no tās, teiksim, ņemšanās, schēmošanas, nevis, teiksim, sautīgos nolūkos, bet schēmošanas tādā ziņā, lai es kaut ko izdarītu, kas man ir, kādā veidā man ir jāvirza šis teiksim, process vai lēmums. Un kad tas viss tā enerģija un laiks aiziet, teiksim, procesa veidošanā, nekā, teiksim, tiek uz tā rezultātu. Un rezultāts ir tik lēns, ka man ar manu instinktīvo dabu un vēlmi tiekties uz kaut kādu rezultātu, es nekad nevarētu tur gūt to gandarījumu.